Jā, labi, tad Darja ir sākusi ierakstu, un tad attiecīgi mēs varētu arī sarunāt tā, ka mēs prezentējam, un tad, ja ir jautājumi, lūgums rakstīt čatā, un tad mums, kā pēdējais darba kārtības punkts, ir jautājumu un atbildes. Un tad mēs arī visus jautājumus un atbildes tā kā pašās beigās. Tā kā tad arī atvērsim mikrofonus un, ja kāds vēlēsies pajautāt. Bet kamēr mēs runājam, lai neaizmirstās kādi jautājumi, tad droši čatā, un ja varēsim, uzreiz atbildēsim, ja vajadzēs kaut ko padziļinātāku ekspertīzi jautājumam, tad, protams, tālāk runāsim individuāli. Lūk, tātad par pašu Apvārsnes Eiropa programmu mēs skatījāmies arī anketās, kad ir kas jau ir piedalījušies gan Vaidenīga konkursos, gan arī citos. Taču tomēr vienmēr, gan jau kāds ir, kurš auditorijā šo programmu nav strādājis, tādēļ ļoti īsi izstāstīšu, kas mums ir tie galvenie elementi šajā programmā. Programma Apvārsnes Eiropa tiek veidota no tādiem trīs pīlāriem – izcila zinātne, globālā konkurētspēja un inovatīva Eiropa. Un ceturtā daļa, kas saka, apakšējais tas pamatbloks ir tā saucamā dalības paplašināšanās un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana. Un šī ir tātad speciāls konkursu bloks, kas ir paredzēts jauno dalību valstu kapacitātes, pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšanai. Un kopumā no visas Apvārsnes Eiropa programmas tiek atvēlēta 3,3% finansējuma tikai šīm aktivitātēm. Un vēl nesen skatījāmies to kopējo, kā iet šīs naudas konkursu sadali un atvēršana, tad apmēram puse jau ir mēs esam apmēram pusē no visa šī viss finansējums ir piešķirts. Tā kā šodien, ja mēs tā skatāmies, tad ir vēl palikusi puse no atvēlētā finansējuma, par kuru tad ir vērts sacensties un Latvijai iegūt arī projektus. Kā jau katrā no šīm tematikām un blokiem tiek izdalīts, tātad tiek radīti, apspriesti dalībvalstu konsultācijās dokumenti, kas saucās darba programmas, jeb work programma. Konkrēti arī dalības paplašināšanai ir atsevišķa darba programma. Šobrīd spēkā ir 23. 24. gada darba programma. Šī darba programma tiks papildināta ar 25. gada konkursiem, un par tiem gala lēmums tiks pieņemts nākamā gada februārī. Tad attiecīgi būs, var jau tā ielikt tādu atzīmi kalendārā, kad ap februāra, marta sākumu varētu parādīties informācija jau par 25. gada konkursiem. Mēs esam šeit uz slaida salikuši arī visus pamata informācijas avotus, kuru var atrast gan par darba programmu, gan pamata informāciju, gan programmas ceļvedi. Ja, tad šie linki jums būs, es tālāk tur padziļināti viņus neskatīšu. Nākamais būtiskais, ja mēs runājam par Apvārsnes Eiropa programmu, ir projektu tipi. Un mums šeit ir faktiski programmā, tas attiecās arī uz dalības paplašināšanas konkursiem, ir 3 veidu projektu tipi. RIA, Research and Innovation Actions, tātad pētniecības un inovācija aktivitātes, kur faktiski, kur finansējums ir līdz pat 100%. Tad ir Innovation Actions, inovācija aktivitātes, kur līdz 70% finansējums tiek piešķirts privātiem uzņēmumiem, ja, tad, kur notiek peļņas gūšana, savukārt akadēmiskām institūcijām un pētniecības institūcijām, saucamiem non-profit, tad ir
finansējums līdz 100%. Un pēdējā aktivitāte CSA, Coordination and Support Actions, tās ir faktiski tādas koordinācijas aktivitātes, tur ir tīklošanās pasākumi, tad tur pati pētniecība, inovācija radīšana pēc būtības nenotiek. Tas ir vairāk, lai tieši stiprinātu šo sadarbību. Un finansējuma intensitāte arī ir līdz 100%. Lūk, jā, tad tagad pāriesim jau tas bija tāds ievads par programmu kopumā. Šobrīd pāriesim jau pie pašiem konkursiem, un es tad stāstīšu par 2 konkursiem, Hopon Facility un Excellence Hubs. Un, ja mēs ieskatāmies darba programmā, tieši paplašināšanās darba programmā, tad viņi ir sadalīti tādos 3 blokos. Pirmais bloks uzlabota piekļuve izcilībai, otrais bloks talantu piesaiste un trešais bloks Eiropas pētniecības telpas reformēšana. Tad, tad šie pirmie 2 konkursi, par kuriem arī es stāstīšu, Hopon un Excellence Hubs, viņi iekrīt tajā pirmajā blokā, kas tieši ir šī uzlabotā piekļuve izcilībai, tātad faktiski pētniecības izcilības attīstīšana. Kādi ir tā pamatinformācija par šiem konkursiem? Šeit ir slaids, kur ir gan konkursa numurs, atvēršanās datums Hopona konkursam viņš jau ir sen vaļā, viņš ir no 10. janvāra 23. gada, un viņam ir tāda kā, ja jūs iestīsieties Funding and Tenders portālā, tur ir 2 saucamie cut-off dates. Viens bija septembrī, tas jau ir nokavēts, un ir zināms, ka ir, kas ir arī pieteikušies uz šo pirmo kārtu, taču nākamais datums ir 26. septembris, 24. gads, tā kā laiks tiešām vēl ir pietiekoši, lai sagatavotos, un pēc aktivitātes veida tas ir Research and Innovation Action, un piešķirtais finansējuma apjoms ir no 100 000 līdz 600 000 eiro. Un tas, kas ir interesanti, ka kopumā ir plānots finansēt 160 projektus. Tas tomēr ir daudz. Otrs konkurss Excellence Hubs. Viņš ir atvērties nesen, tad faktiski 28. septembris, kādu laiku jau ir vaļā. Un deadlines ir iesniegšanas. Datums ir 7. marts 24. gads, un tā ir koordinēšanas un atbalsta aktivitāte. Šajā gadījumā piešķirtais komisijas grants ir no 2 līdz 6 miljonu apmērā, un kopumā tiks piešķirt 12 projekti. Tātad šeit, protams, šeit ir mazāks šis projektu skaits, taču lielākā apjomā. Te ir tādi apjomīgāki konkursi. Tad pirmais sākšu ar Hopon, un šeit ir, protams, šie slaidi ir arī ar kaut kādā mērā konspekts no darba programmas, taču es akcentēšu tās būtiskākās lietas, kas ir svarīgi par šiem konkursiem. Tātad, ideja šeit ir Hopon Facility, ideja konkursam ir tāda, ka tā ir iespēja Widening dalībvalsts pārstāvjiem pieteikties jau esošos projektos, kas ir Pilār 2 vai AIDS Pathfinder programmās. Šis tika tā īpašās sarunās ar komisiju panākts, ka šāda iespēja pastāv. Un mērķis pēc būtības ir, lai atvērtu šos eksistējušos slēgtos konsorcijus jaunajām dalībvalstīm, lai būtu šī iespēja pieteikties un faktiski attīstīt šo izcilību. Šeit arī uz
uz slaida, ja tā ir, nu, tādi tā kā ir parādīts vizuāli, kur šajā Apvārsnes Eiropa, kuros programmas blokos šie konkursi atrodas. Tātad pīlārs 2, tie ir visi tematiskie klāsteri. Tie var būt veselība, tā var būt kultūra, civilā drošības sabiedrībai, digitālais bloks, industrija, kosmos, klimats, enerģija, pārtika, bioekonomika, tātad visi 6 pamatklāsteri. Un arī no 3. pīlāra Eiropas inovāciju padome. Tātad šajos, doma būtu tāda, kad jūs meklējat jau esošus projektus, apstiprinātus projektus šajos blokos, un tad sarunās ar konsorcija koordinātoru, ja, meklēt iespējas, nu, principā tad varat arī pieteikties uz, kā saka, uz šiem projektiem jau, kā saka, ielikt vēlāk, ja, tajā projektā, tāpēc arī šī ideja hop on. Jā, nu, tātad faktiski, ja tas ir šeit vairāk par to, ko tad komisija grib redzēt, kāpēc viņi tādu ir, kas saka, atvēruši, ja, šo, tātad, lai tātad mainītu to sistēmu kā tādu, tātad mobilizētu. Tātad, nu, šeit ir skaidrs, ka tā kā komisijas politiskais mērķis ir, ja, ka tam ir tā jānotiek, un, protams, kad notiek rezultātu vērtēšana, tad tas ir būtiski, ja, kad šie hoponi ir izmantot, un viņi ir labi nostrādājuši, jo tas jau, protams, veicinās to, ka šādi konkursi tiks atvērti arī turpmāk. Tā organizācija līmenī tieši tas pats, ja, iespēja mainīt konsorciju sastāvu, struktūras un tā tālāk, jo ja šajā periodā jūs izmantojat iespēju un iekļūstat konsorcijā ar Hopon, tad nākamajā ietvaru programmā jūs jau iespējams startējat jau gatavā konsorcijā, un jau jums jau ir kaut kāda, kā saka, nākotnes redzējums un iespējas turpināt šo darbu ar Apvārsnes Eiropa programmu. Nu, un, protams, ja skatās šajā pamatlīmenī, ko tad iegūst Latvijas pētniecības iestāde, protams, tā ir iespēja pievienojoties šādiem konsorcijiem, jūs iegūstat gan jaunas kompetences, gan prasmes, un arī tieši pētniecības pārvaldību un rezultātu izplatīšanas metodas un iespējas. Lūk, un vēlreiz atgriežoties tā tīri par to pašu konsorciju, un kā tad tas notiek. Jums ir, vispirms jūs veicat, atlasat tos projektus, kuros tad, kuri tad jums būtu piemēroti un interesanti. Un tālāk ir, kas ir būtiski, kad šo pieteikumu iesniedz koordinators, kas ir tā konsorcija koordinators. Nozīmē, ka jums ir jābūt ar koordinatoru, tad tur ir pilnīgi, kā saka, jau visam saskaņotam. Un otrs būtisks aspekts, ka visiem konsorciju partneriem ir jāpiekrīt, ka viņi jūs ņem konsorcijā. Ja, tā kā tas ir tas būtiskākais, un pēc būtības viss piedāvājums, viss projekta pieteikums ir diezgan jau kompakts. Lielākais darbs šeit ir piemeklēt to projektu koordinātoru un panākt to, ka visi konsorcija partneri piekrīt tam, kad jūs varat pretendēt uz šo Hopon instrumentu. Un tālāk jau jums ir faktiski jāraksta tieši tas jūsu aktivitāšu apraksts, darba pakas un tā tālāk. Tas tiks pielikts kā pielikums jau esošajam projektam. Lūk, un kas notiek ar finansēm? Tātad, tā kā es jau rādīju, finansējuma kopējais apmērs ir no 100 000 līdz 600 000.
Un sanāk tā doma ir tāda, kad pieņemsim, ja jūsu pieteikums ir 500 000, tad konsorcija koordinators iesniedzot šo Hopon pieteikumu pieliek vēl 10% klāt, tātad 50 000 kā savu coordination fee. Ja? Un tātad kopējais, tad, attiecīgi, kopējā summa, ko komisija pieprasa, ir 550 000. Tātad jums ir, ja jūs pieprasat pat 200 000, tad konsorcija koordinators var pielikt klāt 20 000. Es pieņemu, ka ir jautājums, kur tad meklēt tos projektus, un faktiski ir tā, ka ir saita, īpaši es arī viņu šeit ieliku, kur ir redzams, kur ir viss projektu saraksts, uz kuriem var pretendēt ar Hopon. Kas ir būtiski, ka šajos projektos nav neviena dalībnieka no Widening dalībvalsts. Tad tas ir priekšnoteikums. Piemēram, ja ir konsorcijas, kurā jau ir iekšā Igauņi, tas mums nedara priekš Hopona. Ir jābūt tādam projektam, kur nav nevienas Widening dalībvalsts. Un šis saraksts ir, protams, jūs redzat, te ir jau ar dzeltenu jau disclaimers, iespējams, ka kaut kur kaut kas jau ir pamainījies. Iespējams, ka kādam projektam jau ir atrastas Hopon partneris un ka varbūt viņš nav eligible. Protams, tas ir saraksts, viņš ir indikatīvs, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka tāds saraksts eksistē, ar kuru jūs varat strādāt. Un vēl pēdējais praktiskais aspekts, lai saprastu apmēram to apjomu šim pieteikumam, tātad lapu skaits, tātad jums ir jāiekļaus 8 lapās, tātad faktiski viņš nav arī tīri darbietilpīgs pašā rakstīšanā, un pieteikumā norāda koordinātoru un iestādi iestādi, kura tad piesakās, un tad apraksta tikai to darbu, kas nāk klāt, un galvenais, lai ir šie saskaņojumi, gan ar koordinātoru, gan ar partneriem. Lūk, tas būtu par Hopon, un tad tā kā mēs ļoti koncentrēti visu stāstam un turamies termiņos, tad turpināšu par Excellence Hubs. Excellence Hubs pēc savas būtības, vismaz man iepazīstoties ar visiem materiāliem un redzot, ka ir sarežģītāks konkurss. Šeit ir tā būtība, kāpēc viņš tiek atvērts, lai tieši risinātu šo inovāciju līmeņu dažādības problēmu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvijā šis inovāciju līmenis un visos reitingos mēs esam ļoti zemu, vienā no pēdējām vietām. Līdz ar to mums, protams, pašiem ir diezgan grūti arī atrast tādas labi funkcionējošas inovāciju ekosistēmas. Jo, kā redzam, to, uz ko uz ko komisija norādīja, kad ir jābūt šai sadarbībai starp izglītību, biznesu, pašvaldībām un sabiedrību, jeb saucamo quadruple helix. Šis princips ir ieviests, kas mums Latvijā ir šīs RIS3 ekosistēmas, kuras koordinē LIA, tad viņi koordinēja, tad viņi viņus pārstāja koordinēt, bet pēc būtības tur tiek, mēs esam tādā valsts līmenī, tādā stadijā, ka tas viss vēl ir tādā attīstības procesā. Un protams, šeit tad ir arī jāskatās, viņi norāda faktiski gan uz mobilitāti, gan uz inovāciju ekscelenci, gan arī uz to, kā tad sadarboties gan reģionāli,
reģionālā līmenī, nu tas būtu, teiksim tā, nevis Baltijas reģionā, bet reģionālais līmenis Eiropas Savienībā nozīmētu, ja tas ir vienas valsts ietvaros starp dažādiem reģioniem. Ja, mums Latvijas ietvaros tādas iespējas arī nepastāvēs, mums tā būs jau starp valstu sadarbība. Un šeit viņi arī tā kā paredz, ka varbūt sinerģijas ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu, nu to arī var izskatīt. Vienojos man. Jā, nu lūk, un nu faktiski, ja skatās, tad ko sagaida tajos konsorcijos, ko sagaida projektu pieteikumu konsorcijos, ka projektu piesaka divas inovāciju ekosistēmas, un katra ekosistēma tas nozīmē, ka tur ir visi šie quadruple helix komponenti, gan pētniecības institūcija, gan privātais sektors, gan pašvaldība, gan sabiedrības iestāde pārstāvjiem NVO, un kā minimums šiem divām ekosistēmām ir jābūt no divām dažādām valstīm. Varbūt arī tā, ja ir tādas klāsteru organizācijas, kas jau ir kā gatavs klāsteris, tad noteikti tādi arī var iet konsorcijā. To, ko, nu, faktiski tā rekomendācija, ka šeit konsorcija nepārsniedz 20 partnerus, un tas labais skaits, kas līdz šim ir tā kā tie apstiprinātie un veiksmīgie projekti, tajos ir bijuši no 7 līdz 21 partnerim. Lūk, un tas, kas ir būtiski, kad šeit nav vajadzīgi tie saucamie tā kā advanced partneri, ja, kas ir tā kā excellences centrs, taču šeit var būt arī partneri, kas nav no paplašināšanās dalību valstīm, taču jāņem vērā, ka 70% no projektu budžeta ir jāpaliek vaidenīgi dalību valstīs. Nu, tā kā te ir tāds, bet šeit arī nebija tādas skaidras atbildes, tad no komisijas tur kā parasti vienmēr jāvērtē, jāskatās, bet, nu, konceptuāli sanāk, ka 70% budžeta ir vaidenīgi dalību valsts, un ka tās var būt pat divu vaidenīgu dalību valstu ekosistēmas, kas sadarbojās. Un ir jābūt šai sasaistei ar viedās specializācijas stratēģiju. Tādēļ es arī minēju to RIS3 un tās LIA vadītās ekosistēmas, tad attiecīgi var arī noteikti, lai pieteiktu tādu kvalitatīvu projektu no Latvijas, tad būtu jāskatās to ekosistēmu virzienā un jāveido šis konsorcijas izejot arī no tā, kas mums ir šobrīd Latvijā sagatavots un valstiski tā kā apstiprināts. Lūk, tas, kas atkal šeit bija tā varbūt skaidrāk pateikts, kad pēc būtības viņi jau komisija jau norāda apmēram 5 darba pakas, kā tam projektam ir jāizskatās. Nu, tas atkal ir kaut kas tāds, kas varētu atvieglot to darbu. Tā kā šeit ir, nu, te ir tā kā paredzēts gan izveidot starp valstu pētniecības un inovāciju stratēģiju, gan veidot sadarbību starp izglītības un iestādēm, gan arī veidot konkrētus darbību un investīciju plānu šai stratēģijai. Arī ir atbalstāma visādi konceptuāla dizaina un pilotu plānošana un protams, dažādi izplatīšanas un publicitātes pasākumi. Vēl ir tādas, vēl ko viņi saka, komisija norāda, ka atsevišķa darba paka var būt tāds tā kā mentoringa modulis,
Un mentoringa modulis būtu kaut kas tāds, kur, piemēram, Latvijas ekosistēma sadarbotos, tātad jebkurā gadījumā konsorcijai jābūt ir 2 pilnīgām ekosistēmām, inovācija ekosistēma, un tā kā trešo var ņemt un mentorēt kādu jaunas, saucamo emerging inovācija ekosistēmu, nu, ieskaitot arī Ukrainu. Un tad šajā gadījumā tai ekosistēmai, kuru mentorē, tur nav tik būtiski vairāk, kad ir visi šie quadruple helix elementi, tur var kaut kas tā kā iztrūkt, un to tad tā kā komisija pieņems. Un tas ir tā kā atsevišķs modulis, kur var tā kā pieprasīt pat vēl ekstra 1 miljonu budžeta, jau papildus tiem pamat 5 miljonu budžetam. Lūk, tas no manas puses viss, ieskicēju šos 2 konkursus. Tā es tūlīt tad aizveru savu mikrofonu un dodu vārdu Darjai. Es tagad varu, ja? Te bija jautājumi. Vai tu vēlēsies tagad atbildēt vai tad vēlāk? Es domāju vēlāk atbildēt. Tad, Uģis, uzgaidiet lūdzu, tad mēs pēc tam pieķersimies jūsu jautājumiem. Es stāstīšu vairāk par to otro virzienu, un kurā es gribētu tiešām vērst jūsu uzmanību par ERA-Chairs un ERA-Talents. Par ERA-Fellowships es nestāstīšu, jo pirmkārt konkursi sāksies tikai aprīlī, un otrkārt tas ir ļoti cieši saistīts ar Marijas Sklodowska-Curie aktivitātēm un individuālam mobilitātes pasākumiem, un tāpēc šeit visdrīzāk būs labi paskatīties manas kolēģes Lienas infodienu, kas jau ir pieejama LZP mājaslapā, kur viņa vairāk stāsta par īpatnībām, bet es tad vairāk stāstīšu, vairāk stāstīšu par to. Es varu, ja? Te pārslikt ar... Jā, sastāstīju kameru. Ok. Vienkārši slēdz. Mēs te ar 2 datoriem, un tāpēc droši vien, ka būs... Kā? Nereģim. Jā. Tātad tas... programmas. Visi nosacījumi ir darba programma, ar kuriem jūs varat iepazīties. Mēs visus linkus pārsūtīsim jums uzreiz pēc infodienas. Tātad ERA-Chairs projektiem, kas arī visi ir Coordination and Support Actions un tiklošanas pasākumi, es tā teiktu, pieredzes apmaiņas pasākumi, labāko kandidātu izcilos zinātniekus piesaisti un arī apmaiņas vizītes starp pētnieciskām organizācijām projekti, kas atbalsta to. Tātad ERA-Chairs vairāk fokusējas uz tiem izciliem zinātniekiem, kurus jūs varat piesaistīt, kuri veido savu komandu, un atbalsts intensitāte ir no 1,5 līdz 2,5 miljoniem, tiks atbalstīti 45 projekti. Mums no Latvijas ir atbalstīti 3 projekti, bet pieteikti 5 projekti. Un, lai jūs varētu saprast, kā tas ir tīri statistiski, protams, Sarmita stāstīs par statistiku nedaudz vēlāk, bet viņa kopumā, bet es konkrēti par šiem projektiem, es varu pateikt, ka, piemēram, VPP projektus
piemēram, veselības joma tika iesniegti 600 projekti un atbalstīti 48. Tātad, ja jums ir nepieciešami specifiski, ļoti labas kvalitātes izcili pētnieki, kurus jūs gribat piesaistīt un savu institūciju attīstīt tāda veidā, tad es silti jums iesaku paskatīties uz šiem projektiem un pieteikties, jo atbalstīto pieteikumu skaits un statistika ir diezgan laba. Kas mums notiek ar ERA Talents, šeit nav viss viennozīmīgi, mums nav neviena pieteikuma no Latvijas, un varbūt tas ir tādēļ, ka mums aiz sevi redzu. Jā, un tas ir droši vien tādēļ, ka tā ir pirmā infodiena par paplašināšanas pasākumiem, un varbūt jums būs interese papētīt kaut ko vairāk saistībā ar šo projektu. Šeit mēs runājam par mobilitātes un pieredzes apmaiņu starp arī dažādiem administratīva departamenta atbalsta speciālista tipiem. Piemēram, par projektu vadītājiem. Gribat iemācīt viņus labāk rakstīt projektus, rakstat projektu kopā ar izciliem universitātēm, viņu projektu vadītāji nāk pie jums, jūsu projektu vadītāji nāk pie viņiem, tāda veida jūs apmaināties ar zināšanām un arī, protams, attīstat viņu pieredzi, viņu spējas uzrakstīt labas kvalitātes projektu, un šeit neiet runa tikai par to akademisko rakstīšanu vai projektu pieteikumu noformēšanu. Tā ir pilnīgi cita pieeja, kas fokusējas uz to kvalitāti, pašu cilvēku kvalitātes un kapacitātes celšanai. Un atbalsts, man liekas, diezgan ievērojams no 1 miljona līdz 3 miljoniem un uz 3 gadu laikā parasti ilgs tie projekti. Tiek atbalstīti 20 projekti, kas man arī šķiet visai labā. Vai ERA un par Talent, tagad man ienāca jautājums no Gintas Majores. Es ātri vienkārši pārskriešu, tāpēc, ka laika, un ERA es neesmu pārliecināta, bet par ERA Talent es esmu pārliecināta, ka startupu jūs arī varat pieteikt. Šeit ir konkrēti nosacījums, lai tā būtu sasaiste ar akademisko un neakademisko, un jebkuru neakademisko. Mēs te varam runāt par valsts pārvaldes institūcijiem, par NVO, par sociālajiem uzņēmumiem, piemēram. Un arī, protams, startupiem, industriju, biznesu un tā. Tāpēc droši varat pieteikt, ja jums ir tāds. 2 partneri var būt no paplašināšanas valstīm un 1 partneris no pārējais Eiropas valstīm. Tā, šeit par arī, ko vajag minēt, tātad ERA jau startēja pieteikšanas no 28. septembra, pavisam nesen, un ilgst līdz 7. martam, bet ERA Talents jums gan ir laiks sagatavoties no 11. aprīļa sāksies līdz 26. septembrim pat. Bet sakarā ar to, ka jums būs iesaistīti vairāki cilvēki, tad tiešām ir laiks sagatavoties un ilgi nekavēties. Par ERA mums ir 3 projekti, par kuriem es jau minēju. Tātad OSI pieredze ERA, es šeit ieliku linku no mūsu 13. septembra pasākuma, kur mēs runājam par Latvijas izcīlību un mūsu ceļu uz to, un OSI stāstīja par savu pieredzi ar Natālionu projektu. Un mūsu mājaslapā ir pieejami materiāli, kurus jūs varat izpētīt un paskatīties, kā arī mums ir PATSPIN, Pattern Innovation and Systems of Magnetic Spinners in SWEB, arī projekts Smart Windows for Zero Energy Buildings. Jūs varat Cordisā ievadīt šos nosaukumus un paskatīties, kas bija pieteikts un kādi ir mērķi un arī
plānoti, kad viņi plāno sasniegt tos. Tā, par ERECER, kas tiek sagaidīts? Nu, protams, efektīvas institucionālas reformas un arī paplašināšanās valstīs. Jā, tātad labākā esošo pētnieciskas infrastruktūras izmantošana, izcilu talantu piesaiste institūcijas un pētniecības infrastruktūras. Jā, Gunters ir ERA Fellowships projekts. Varbūt es izpētīšu to jautājumu. Tad par ERA Talents. Kopumā jums par to izstāstīju, budžets iespējams ir 40 miljoni, kas nav maz, un pieteikumu nav ļoti daudz, tāpēc konkurence nav tāda, kā mums valsts pētījuma programmas, piemēram, kur gandrīz vai nav iespēju saņemt finansējumu. Ko es vēl gribēju piebilst šajā sakarā? Man ir Euraccess projekts, kurš fokusējas uz pētnieku un karjeras attīstību. Es šeit pieliku visus informācijas materiālus, ko jūs varat izpētīt pirms jūs piesakaties. Varbūt jūs varat arī, izmantojot Euraccess projektu, Euraccess tīklu, atrast partnerus. Euraccess ir gandrīz visas Eiropas valstis un arī pasaulē tagad, un tur visi sadarbības partneri, kuri jums varētu būt nepieciešami. Varat izvēlēties jebkuru, uzrunāt viņus un attiecīgi attīstīt savu pieteikumu. Kas tātad par to, kas tiek sagaidīts un kādi mums bija projekti, šeit arī pielikts links par to, par mūsu statistikas datiem, un tur jūs varat redzēt, jā, ka diemžēl mums uz šo konkursu neviena pieteikuma nebija, bet tas nenozīmē, ka mums nav tur izredzes. Tātad, ko es gribēju parādīt ar šo bildi. Mums, kā jūs redzat, te ir sarakstītas visas ERA prioritātes, European Research Area prioritātes, un Latvijai ir atzīmētas veselas 8 prioritātes, un starp tam prioritātēm ir arī akademiskas karjeras. Kāpēc tas ir vispār svarīgi? ERA 4 Latvija jau tā kā jāsāk domāt, un es no savas puses mēģinu skaidrot, cik tas ir nepieciešams katrai pētnieciskai organizācijai, universitātei, institūcijai, kas ir saistīta ar pētniecību. Nākamajā ietvara programmā tas būs obligāts nosacījums, ka jūs zināt, kādā veidā jūs attīstīsiet jūsu pētnieku karjeru, kādas pētniekiem būs sniegtas karjeras attīstības iespējas, vai viņi ir vispār apmierināti vai nav apmierināti, un arī šeit runa iet par atbalsta speciālistiem, par projektu vadītājiem, par ko tagad saucas par research management, es teiktu pētniecības atbalsta speciālisti droši vien, kā nevar likt visu uz pētnieku, ka pētnieks gan skatās projektus, gan raksta projektus, gan piesakas. Jābūt arī veselam štatam, kas atbalsta pētnieku, kad viņš virzas uz savu izcilību, attīstot savas zināšanas, palīdz viņam gan ar projektu rakstīšanu, gan ar projektu izvēli, gan ar projektu koordinēšanu. Un lieki teikt, ka šeit mums ir jūsu starpā pieredzējuši ar apvāršņa projektiem pieteicēji, un administratīvais sloks
es jau nerunāju par pētniecību, bet vispār administratīvais sloks ir ļoti liels, kas saistīts ar apvāršņa projektiem. Tātad es ieliku arī vienu projektu interesantu, kuru ir vērts papētīt pirms jūs piesakaties, jo Latvijai šeit arī ir vēstnieks Research Management Roadmap, un tas kļūst jau par jaunu tādu jomas speciālistiem, kur mēs runājam konkrēti par atbalsta speciālitātēm, kuru to cilvēku starpā viņi nenodarbojas ar pētniecību, bet viņi ir ļoti cieši saistīti ar pētniecību, ar pētniekiem un zinātniekiem. Un par pētnieku hartu, par kuru es savam tīklam, Euraccess tīklam jau diezgan ilgi stāstu, tad nākamajā ietvaru programma ir ļoti labi, tāpat kā ar dzimumu līdztiesības plānu, jau tagad sākt gatavoties tam, ka jums nepieciešams būs ieviest stratēģiju akademiskās karjeras attīstībai, ka jūs apzināties, cik jums ir pētnieku, ko jūs ar viņiem gribat darīt, kādas viņam ir karjeras izredzes, ko jūs varat no savas puses kā organizācija viņam piedāvāt. Un šobrīd ir tāds HR Excellence in Research, tā ir balva, apbalvotas institūcijas, bet arī ir HR S4R, tā ir stratēģija pētnieku karjeras attīstībai, kas ir cieši saistīta ar 40 hartas principiem, kuru starpā ir gan atvērtas zinātnes principi, gan karjeras attīstība, gan dzimumu līdztiesība. Visas tas lietas, par kuriem mēs diezgan ilgu laiku jau dzirdam, un dažas no tiem obligāti ir ieviest arī savas institūcijas. Kur jūs varētu uzzināt vairāk un diezgan vienkāršā veidā. Pirmkārt, ja jūsu organizācija vēl nav Euraccess tīklā, es jums silti iesaku ar mani sazināties un parakstīt Declaration of Commitment, kas no jums prasa tikai to, ka jūs apzināties, ka jums ir jāveicina pētnieku karjera. Jā, Elīna, paldies. Es ļoti ceru, ka visiem būs, vai nu arī mēs saglabāsim čatu un tad nosūtīsim visiem. Elīna Prieda tagad čata atsūtīja arī vēl vienu interesantu projektu. Kardēja, es par viņu esmu dzirdējusi, mēs par to varam atsevišķi aprunāties. Ja es redzu, cik ir pulkstens, es tūlīt jau pabeigšu. Un vēl viena lieta, ko mēs darām, mums zem Euraccess milzīgā tīkla, mums ir Era Talent Platform izveidots projekts, kuru kurē APRE, un es tur esmu uzdevumā izpildītāja. Mēs taisam podcastu par karjeras attīstības iespējām. Pavisam nesen mums bija podcasts par to, kā integrēt zinātniekus ar Marijas Sklodowska-Curie aktivitātēm. Spānija, mums ir valsts profili, kur mēs skatāmies, kā valsts skatās uz karjeras, uz pētnieku karjeram. Kādas iespējas viņi piedāvā un atbalsta valsts līmenī. Piemēram, par Spāniju mums bija podkasta epizode, kur mums bija saruna, ka pie viņu parlamenta tiks izveidota pavisam jauna nodaļa, kas sastāv no 50 postdokiem, kuri nodarbojas ar konkrētu pētniecību un arī gatavo ziņojumu parlamentam par parlamenta interesējošiem jautājumiem. Piemēram, Serbijas profils mums bija, mēs skatījāmies uz to, kā viņi
atbalsta savus pētniekus, kas saucas scientific entrepreneurship, viss, kas saistīts ar pētnieku iespēju veidot savu biznesu, sava pētniecības jomā, un arī mākslīgo intelektu jomā. Šeit viņiem ļoti liels fokus uz to. Viņi vieni no pirmiem pieņēma to mākslīga intelekta stratēģiju un izveidoja arī atsevišķu institūtu, kas ar to nodarbojas. Ilgi varu par to stāstīt, bet linkus iedošu, ja jums būs interese, varat papētīt. Dažādi tematiskie hubi, caur kuriem jūs varat atrast sadarbības partnerus. Tad ir arī startupi, Research Careers Beyond Academia, tas vairāk par valsts pārvaldes iespējām karjeras attīstībai, arī, protams, akadēmija. Drīz mums tops arī Itālijas profils, kur mēs sazināsimies ar tādiem industrijas pārstāvjiem kā Merck un Ferrero, kuri ļoti fokusējas tagad uz to, kā nodarbina pētniekus savos uzņēmumos. Supporting talent circulations, viss, kas saistīts ar jebkura. Tagad mums nav vienkārši darba meklētāji. Mums ir tagad talanti, kuri meklē savu vietu šajā pasaulē. Un Raksas Science for Refugee Hub. Viss, kas saistīts ar pētniekiem, kuri ir bēgļi. Un par pasākumiem un kontaktbiržam visa informācija ir atradama Vaidera.net mājaslapā, un jo ERA, kas ir sadaļa no Widening, ir arī ļoti daudz konkursu, kas jums varētu būt interesanti, un šeit ir pieejama visa informācija. Mēs iedomājamies ar Sarmiti, ka nepieciešams ievietot to arī mūsu infodiena, lai jūs visa informācija pirmkārt ir apkopota un viena vieta, un tad jūs varētu papētīt, kādi ir aktuāli konkursi tieši ERA sadaļā. Es domāju, ka labi, mēs loģiski pārējām tad uz mūsu atbalstu ceļošanas izdevumu sekšanai. Tagad aktuālākais pasākums būs decembrī Viļņā, uz kuru jūs varat pieteikties, un ir tikai daži ierobežojumi. Mēs varam atbalstīt tikai tos cilvēkus, kuri strādā institūcijas, kas ir reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Tas ir viens. Otrs, no jums ir nepieciešams iesniegums, kuru jūs norādat uz kādu kontaktbiržu vai tīklošanas pasākumu, kas ir atbalstīts projekta ietvaros, jūs gribat doties, un ka jums ir pieteikts jau jūsu organizācijai komandējums, lai nepastāv dubulta finansējuma risks. Mēs atbalstam jūsu ceļojuma izdevumus kopā, viss, kas norādīts MK noteikumus un arī komandējuma naudu, dienas naudu, tad līdz 1000 eiro mums ir budžets. Mūsu mājaslapa ir visa aktuāla informācija, varat lejup ieladēt visus dokumentus, kas jums būs nepieciešams aizpildīt, tur īsti nav daudz. Un, protams, ja jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi, mani kontakti arī tur ir norādīti. Tas varētu būt viss no manas puses. Un vēl viena neliela reklāma. Mums rītdien ir kopīgs pasākums ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kā integrēt socium disciplīnas visos klasteros. Ja jums gadījumā ir interese, tad lūdzu šeit ir arī links saite uz reģistrāciju. Lūdzu piesakaties, jo tā ir arī sadaļa no visiem īstenībā apvāršņa projektiem, jābūt interdisciplināriem, un kā integrēt socium disciplīnas ir liels jautājums, kāda veida to izdarīt, un kā jūs varat varbūt pielietot to savos projektos. Mēs par to rītdien stāstīsim kopā ar maniem kolēģiem.
Tas būtu viss no manas puses, un tagad Sarminte turpinās jums stāstīt par statistiku. Paldies par uzmanību. Paldies, Darja, par padziļināto ieskatu Era Talents, Eiro Access un visu pārējo, tad es saku, mēs tā dabīgi pārslēdzamies no viena runātāja uz otru, un faktiski šobrīd man ir tāds noslēdzošā tēma, pirms mēs pārējām pie jautājumiem par statistiku. Es darbojos no Latvijas Zinātnes padomes puses arī šajā NCP vai DERA.net projektā, un Latvijas Zinātnes padome ir atbildīgā par statistikas darba paku un statistikas darba uzdevumus, atvainojos, jā. Lūk, un tad šī uzdevuma ietvaros mēs arī izveidojām šo statistikas dashboardu, kurš ir nopublicēts un pieejams tātad principā jebkuram, ja, kurš tur atver šo linku. Es labprāt, man bija ieplānots, kad es tiešām parādu to linku jums, kas ir dzīvajā darbībā, ja, jo šeit tas tiešām ir, lai rastos priekšstats, ko tur var atrast. Tādēļ es šobrīd pārtraukšu uz brīdi šo prezentāciju, noņemšu prezentācijas slaidu un pārslēgšos uz pašu dashboardu. Tā kā, jā, es atvainos par kādu minūti, ka nebūs kāds slaids redzams. Un tikmēr, kamēr es varu vaļā to statistikas dashboardu, bija arī viens tāds matemātisks jautājums par Excellence Hubs, kā varbūt 7 partneri, ja 4 x 2 ir 8. Atbildi ir vienkārši, varbūt šīs klāsteru jumta organizācijas, kas attiecīgi apvieno vairākus no šiem helix elementiem. To vārdu izrunāt jau ir konkrēti nav vienkārši. Ja? Tā kā varbūt tā, kad ir klāsteris, kurš jau ir noformēts, ka viņiem ir iekšā, ja šie, un tad tas klāsters ir konsorcija, un tā var samazināties tas partneru skaits līdz 7, ja, piemēram, kad ir kaut kādi apvienotie. Tā kā tas ir iespējams. Un tā kā tur tā nebija kļūda, tas tā reāli ir. Lūk, tad es arī šo pašu portālu atvēru. Tātad, jā, es varbūt, jā, ir redzams, jā, Darija varbūt. Ok, apstiprin, jā, paldies. Jā, tātad NCP vai DERA.net.eu. Es jums iesaku šo portālu vispār pierakstīt kā papildus informāciju avotu Widening vispār konkursiem, jo redzat, šeit arī tas Travel Grants, par ko Darija stāstīja, arī šis atbalsts nāk caur šo tīkla projektu, un tur mēs ar laiku būs pieejami arī vēl citi, gan study visits, gan pre-screening, un par to mēs pēc jaunā gada, visdrīzāk, pēc jaunā gada mēs sniegsim informāciju, kad būs pieejama arī šie atbalsta veidi. Lūk, tad statistika. Varbūt kāds jau ir arī pagūs atvērt šo portālu. Faktiski, kā šeit ir izvietot informācija, tātad te ir finanšu rezultāti pirmajā lapā, un ir šie country group valstu grupas. Un, piemēram, ja mēs šeit vienkārši klikšķinām, kaut izvēlamies Widening dalību valstis, ja, tad uzreiz ir visu dalību valstu saraksts. Apakšā ir tabuliņa ar finanšu rezultātiem, pieteikto projektu finanšu apjoms, atbalstīto projektu finanšu apjoms. Šeit mēs redzam Latvijai, tātad no finanšu viedokļu bijis 11% veiksme, ja, tātad, un ja mēs paskatāmies uz konkrētiem cipariem, tad mēs esam šeit, kā saka,
ar kopējo piesaistīto finanšu apjomu 7,4 miljoni. Ierindojamies pēdējā vietā, lai gan pieteikts mums ir bijis apjoms uz 66 miljoniem. Tieši šeit ir tikai vaidenīgi konkursi. Šeit ir arī tās pašas programmas tā kā sadalītas, arī tā kā mēs runājām, un tie ir tie paši Excellence, Hubs, Teamings, Twinnings un tā tālāk. Arī pēc konkursu gadiem. Un tālāk var pārslēgties, var iet šeit tās pogas augšā spiest, var apakšā arī pārvietoties pa lapām. Pēc tāda paša principa ir izkārtot arī, cik ir mums pieteicēji bijuši. Arī to mēs varam apstīties ātri. Ja? Tad Latvijas gadījumā tie ir kopā bijuši 91 pieteicējs un 16 ir saņēmuši finansējumu. Tas pats izkārtojums projektu pieteikumiem, tāpēc tur neiešu sīkāk, bet šeit jau ir beneficiaries logā, jau 4. logā jau var meklēt precīzi pa dalībvalstīm. Jums ir arī iespēja šeit skatīties, kāda projekta ir citām valstīm, un te tā darbošanās ir tāda, ka, lai uzzinātu, kuros projektos, piemēram, Latvija kopumā ir, jums uz kartes ir jāuztrāp uz Latvijas kontūras, un, kad šī Latvijas kontūra atverās, tad mēs redzam, ja šeit ir tie 16 pieteicēji, 4 mums ir koordinātori, tālāk ir gan summas, cik ir, gan arī konkurss un projektu nosaukums. Savukārt, ja mēs gribētu zināt, kurus projekts Latvija koordinē, tad būtu jāatlasa no šī tad lodziņa, un tad gadījumā mums parādās, ja šie tikai 4 konkursi, kurus Latvija koordinē. Tālāk nākamajā 5. lapā ir jau var iegūt statistiku pēc konkrētiem kola numuriem, tad vienkārši ejot un skatoties, piemēram, šis ir Twinnings, kā mums te ir gājis, ja, kad ir Latvijai bijis viens konkurss atbalstīts un tā tālāk. Tā kā šis ir dashboards, te arī pašās beigās var redzēt datumu, te ir, var rakstīt man uz e-pastu, ja ir kaut ko pamanāt vai ir kādi jautājumi par šo dashboardu, un es viņu atjaunoju vakar, nākamais tad atjaunošanas datums 27. decembris, kopā kā notiek arī e-kortes datu atjaunošana. Lūk, tas ir par statistiku, un pie reizes, ja es atrodos portālā, tad es jums noteikti aicinātu, gribu arī parādīt vēl svarīgu informāciju. Šeit ir publications, publikācijas, ko viss šis projekts sagatavo, un tur ir it kā daļa materiāla ir ar domu atbalstīt nacionālos kontaktpunktus, taču reizē tur ir to informāciju var izmantot arī paši dalībnieki. Un viens tāds ļoti vērtīgs materiāls ir šis Proposal Pre-Screening Guide, kuru sagatavojuši pamata koordinātori bijuši Lietuvas NKP kopā ar pārējiem dalībniekiem. Un šeit ir, ja šo dokumentu jūs skatāties, te ir arī jāstāsta, ka tas ir tieši jūlija jau updates, jo viņi 2 ir pirmā versija un šī ir otrā versija. Tad šajā materiālā ir ļoti faktiski viss atkodēts, kā rakstīt pieteikumu, viss detalizēti. Noteikti kādā brīdī varēsim tas arī noprezentēt kaut ko no šī, bet šodien mēs iedodam šo instrumentu jūsu rokās, ja, kad jūs rakstot projektu, varat jau skatīties un izmantot. Šeit ir arī izskaidrojums, kā lasīt darba programmu, kā skatīties pieteikuma formu, arī par katru no šiem konkursiem, par kuru mēs šodien stāstījām. Šeit ir tāds tā kā apraksts un arī iedota vēl papildus informācijā. Es satura rādītāju uzlikšu. Tas neizdodas uzreiz.
Nu jā, redziet, šeit ir tie visi vaidenīgi instrumenti, un tad ir vēl tāds tā kā atkodējums, kas tas ir, un visi čeklisti un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka tā ir tāda kā kolosāla rokas grāmata arī jūsu projektu komandām, projektu rakstītājiem. Nu, lūk, tas faktiski ir no manas puses to, ko es vēlējos pateikt. Uzlikšu atpakaļ slaidus. Lūk, jā, publikācijas es pastāstīju, un tad šeit ir viss mūsu kopējais kontaktpunkta ekspertu saraksts, jo, kā jau minēju, ļoti, ļoti daudz konkursu, tā skaitā Hopon sasaistās arī ar citām tematikām, un iespējams, ka tur būs vajadzīgas šīs arī konsultācijas ar citiem ekspertiem projektu rakstīšanas laikā. Lūk, tad paldies no manas puses, un mēs varētu pāriet pie jautājumiem. Es tad varu ciet savu. Tagad ātri uz pēdējo jautājumu. Ligita, tas pasākums, tiklošanas pasākums decembrī ir saistīts ar veselības jomu, un no Latvijas universitātes mums jau ir pieteikumi, bet, ja kas, es jums pārsūtīšu šodien pēc mūsu infodienas visu informāciju varēsiet izplatīt tālāk. Kas saistīts ar tiem jautājumiem, kas mums ienāca vēl pie reģistrācijas, tad bija no Guntara jautājums par to, par eResearch. Tad kāds būtu vēlākais brīdis, lai uzsāktu eResearch konkursa finansēto projektu? Jautājums ir gan labs, un atbildē ir, man palīdzēja sagatavot to atbildi Inga Šīrante, kas atbild mums par juridiskiem un finanšu jautājumiem, viss, kas saistīts ar apvēršņa projektiem. Un tad es jums pārsūtīšu arī dokumentu, bet, ja gadījumā šīs ir plaši izplatīts jautājums, tad pateikšu, ka vai nu ir divi varianti, un viss ir atkarīgs īstenībā no tā, kurā posmā jūs atradaties. Vai nu jūs tikko saņemat finansējumu, un jums vēl nav noslēgts līgums, vai nu, ja jūs jau saņemat to līgumu parakstīto, jums ir parakstīts līgums no visām pusēm, un to pušu nav daudz, tāpēc šeit nav tad liels konsorcijas, visdrīzāk jums tas viss ir ļoti ātri, tad jums, protams, atsevišķi droši vien, ka jārunā ar projekta oficieri, kas jums uzrauga šo projektu, bet tātad pamācība ir faktiski divi varianti. Tātad vai nu pirmā diena pēc līguma parakstīšanas, pēc mēneša, kad jūs parakstiet līgumu, vai nu, ja jums ir, ja jūs gribat kaut kādu noteiktu dienu, jūs par to varat vienoties, un pēc granta tātad parakstīšanas. Bet, ja nav atrunāts citādi. Tāpēc es varbūt no savas puses jums ieteiktu sazināties ar projekta oficieri un izrunāt šos jautājumus. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs gribat, uz cik ilgu laiku jūs gribat atlikt sākumu, un kādā stādijā jūs esat. Nu, tā kā jautājuma nebija minēts konkrēts posms, man ir grūti precīzi jums atbildēt, bet arī to pamācību jums nosūtīšu e-pastā. Tā, tagad par jautājumiem par Hopon un par to, kādā posmā, kāds var ielikt tajā vilcienā. Tu jau atbildēji, vai atbildēsi? Es atbildēšu. Jā. Tu vari. Jā, par kādā posmā, nu tas ir vienmēr jautājums, kas ir jāpārunā ar koordinātoru, ja? Jo jebkurā gadījumā jums kā
ielicot šajā projektā, būs jāveic kaut kādu konkrētu uzdevumu, kas pievienos vērtību šim kopējam projektam. Līdz ar to, protams, ja tas, jo projekts ir pašā sākumā, jo iespējams, ka tās sarunas noteikti vedīsies vieglāk. Tur nav tādas konkrētas atbildes. Tur ir vairāk arī, tas ir saturiski jūsu piedāvājums, jūsu kontakti ar pašu konsorciju koordinātoru. Tā kā tā ir tāda sarunu, tas ir sarunu jautājums. Un par to, vai koordinātori zina, ka tāds Hofons eksistē, noteikti daļa zina. Daļa nezina. Tādas speciālas aptaujas tur netiek veiktas, kurš zina, kurš nezina, un neviens viņš tā neuzrauga, tos koordinātors. Tāpēc tas ir, jums jārēķinās, ka var arī nezināt, tāda situācija var pastāvēt, bet pēc būtības tā informācija viņiem tiek teikta, Bet, jūs es saku, tīri cilvēciski, arī jums varbūt tā, jūs paši varbūt tas ir situācija, ka jūs kaut ko nezināt. Tāpēc es domāju, ka tur nevajag, tur ir vienkārši jākontaktējās, jājautā, jāstāsta, un ja rodās, un ja nepieciešams atbalsts, tad noteikti arī griežieties pie mums, un tad, kā saka, strādāsim. Tā, vai ir vēl kāds jautājums, kas ir man? Mēs varam arī, varbūt vēl ir jautājuma auditorija, jūs varat tagad, varbūt kāds negrib rakstīt, grib izteikties mums. Jā, jūs droši varat atslēgt savu mikrofonu un pateikt, vai uzdot jautājumu. Es tagad lasu no komentāru no mūsu čata, no Guntara Kittenberga. Par ERCR termiņu ir aktuāls šobrīd domājot un plānojot pieteikumu sakara ar potenciālu ERCR ieņēmēja laika ierobežojumiem. Tātad pieteikumu termiņš ir 7. mārts, sākums ir as of 20. Es par tik lielu pagarinājumu, ja godīgi neesmu dzirdējusi, ka varētu būt. Tātad, ja jums ir apstiprināts projekts un jums jāuzsaka decembra un jūs gribat 25. otrā puse vēl pēc pusgada, Inga, varbūt tu varētu pakomentēt sakara. Es zinu, ka tu mums šodien neesi pieteikta karunātāja, bet Inga Širante, kas atbild par juridiskiem un finanšu jautājumiem, viņa noteikti varētu jums kaut ko, bet es tiešām neesmu dzirdējusi, ka var atlikt uz pusgadu. Jā, tas būs atkarīgs no Eiropas komisijas. Inga, tev nav ieslēgts mikrofons. Ir ieslēgts mikrofons. Ir. Jā. Viss kārtībā. Jā, labdien, kolēģi. Jā, tā kā es pārstāvu divas organizācijas, tad šajā brīdī atbildēšu kā Nacionālā kontaktpunkta pārstāvs. Un no pieredzes, jā, ir iespēja nodefinēt, bet tas ir tieši tajā sarunu procedūrā, kad notiek model grant agreement parakstīšana, jo tas būs atkarīgs arī no tā, kā Eiropas komisija ir ieplānojuši šo finansējumu pārskaitījumu. Jo gada beigas ir ļoti strikti atrunāts, kuru konkursi ir jāpalaiž, un obligāti ir jāpalaiž, un ir, kuriem ir diezgan fleksibli. Man ir gadījies, jāsaka, kā koordinātoram iespēja nobīdīt projektu sākumu par 5 mēnešiem, kas ir Marie Curie Staff Exchange'os, kas, atkal projekta oficieris pats arī saka, tas gan ir pēdējais varbūt termiņš, bet ir uzreiz arī pateikts un vienošanās par kādiem termiņiem tad iet runa. Ja iet runa par novembru, decembru, tad es saku, mēs esam līdz 1. martam maksimums nobīdījušies. Tas ir tāds reāls stāsts. Cik varētu, bet to visu komunicējot tikai ar jūsu konkrēto projektu oficieri un Eiropas komisijas uzstādījumu tieši ar šo finanšu plūsmu un projektu īstenošanas termiņiem, jo arī Eiropas komisija ir savi rāmji.
Un, kā saprotam, programma jau sāk iet uz otru pusi, un programma noslēdzas 27. gadā, tad skatoties uz to, ka ERCERS un visi lielie projekti īstenojas 4 gadus, 5 gadus, tad viņš jau tāpat pāriet uz jauno programmu, un tad arī Eiropā ir uzlikts vai nu cik gadus vēl pēc programmas pēdējiem konkursiem ir atrunāta šī projekta īstenošana. Tā kā gadījums no gadījuma būs atšķirīgs. Mīļš, paldies tiešām par budžeta lietām, jāpadomā laicīgi, un ja mēs runājam te tiešām pa gada otro pusi, ja ir ieplānots finansējums decembrī izlietot, tad jā, tad jārunā tiešām. Un mums vēl viens jautājums, vai un cik lielā var būt pētniecības aktivitāte Excellence Hubs projektā, un vai ir ierobežojumi līdzīgi kā twinning, un uz to es domāju, ka Sarmita. Jā, es atbildēšu, un pirmkārt jau Excellence Hubs ir CSA aktivitāte. Ar to ir jāsāk, ka tā ir Coordination and Support Activity. Tātad pēc būtības tur nav šis research komponente iekšā. Un tādēļ bija arī tas slaids par tām ieteicamajām darba pakām. Un ja jūs viņas, teiksim, skatāties to darba paku saturu, tur tomēr ir tāds, tur tā pētniecības aktivitāte kā tāda neparādās ļoti izteikti, ja, tur to, ko komisija saka, ka viņa akceptē visādi konceptuālie dizaini, pilotu pre-planning, ja, jo tā ir tā kā uz inovācijām vairāk balstīt. Tas ir tā kā, ja tiek runāts jau par kaut ko, kas ir augstākiem TRL līmeņiem. Tā kā tur attiecīgi, ja tā būs tāda pētniecība, tā kā tas ir jāstāsta ļoti uzmanīgi, un līdz ar to es neatbildēšu nekādu konkrētu procentu šeit. Ja ir nepieciešams, tad lūgums es pat teiktu pieteikties uz konsultāciju un ar konkrētiem vienkārši jautājumiem, tad skatīsimies to jūsu konceptu, jo šie projekti tiešām ir tādi diezgan komplicēti, lai viņu vispār uzrakstītu labi. Tas ir tāds mans vērtējums. Jā, varbūt ir arī kaut kādi jautājumi, jūs varat arī nerakstīt čatiņā, vienkārši atslēgt mikrofonu un pajautāt. Jā, labdien! Mani var dzirdēt? Jā, Mārtiņš. Man bija īsi jautājums par to ERCER. Cik ilgi tam profesoram, kas brauc pie mums ERCER ietvaros, ir jāuzturās Latvijā? Vai viņam uz pilnu slodzi šeit jāstrādā, vai viņš arī var pusi no tā laika veltīt arī savā pamata darba vietā? Man liekas, ka tur nebija iespējas, ka viņš var tur, nezinu, piemēram, pieslēgties attālināti. Viņam jābūt šeit uz vietas. Uz pilnu slodzi, jā? Tad visu laiku? Visus tos 3 gadus vai 2 gadus? Jā, es apskatīšu. Nē, tur ir ļoti dažādi tie periodi. Varbūt arī 4 vai 5 gadi, kā jau Inga teica, bet lieta tāda, ka man jāpaskatās, bet man liekas, ka viņš nevarēja savienot īsti to. Jā, varat to atbildi kaut kur iekļaut, kādās tur atbildes vēstulē. Tas ir ļoti svarīgi, uzrunājot tos pretendentus. Jā, labi. Labi, paldies. Vēl kāds? Kad mums ir gaidāms vēl kāds klātienes pasākums ar kontaktpunktu, varbūt drīzumā? Kāds tieši interesē? Es varbūt atbildēšu attiecībā par Widening. 24. gadā mēs nevaram šobrīd pateikt ne datumus, vēl ne mēnešus, bet mums ir principā paredzēts, ka mums būs vismaz viena klātienes info diena un 2 workshopi. Tas arī ir tā kā mums, tas mums ir ieplānots, vēl mēs, kas saka, neko nezinām precīzi, ne datumus, ne mēnešus, bet visdrīzāk kaut kādā gada sākumā gaidīsim jauno darba programmu, un tā, būs, tad tajā kontekstā arī saplānosim tos
tās aktivitātes. Tā kā noteikti būs iespēja satikt kontaktpunktu klātienē, bet, sekojiet jaunumiem. Jā, un vēl es gribēju piebilst, ka sekojot labas prakses piemēriem, Inga Širante parasti aicina savas lekcijas beigas reģistrēties kā ekspertiem EU Funding and Tenders portāla, bet Vaidere NCP portāla, kuru Sarmita radīja un saitus visus aizsūtīsim, tur arī ir iespēja reģistrēties kā vērtētājiem. Bet, protams, tie visi pieteikumi ir no visiem klasteriem, kas būs, un jūs varat pieteikt sevi kā ekspertu vai ieteikt jūsu pētniekiem, lai piesakas kā eksperti. Atalgojums ir salīdzinoši labs, salīdzinot ar Eiropas komisijas atalgojumu. Bet, protams, jāievēro arī interešu konflikts, lai nav tā, ka jūs vērtējat gan projektus, kas tiek iesniegti caur Funding and Tenders portālu, gan caur NCP Vaidere portālu. Jā, Ginta, protams, droši. Jā, liels paldies jums par semināru. Man bija viens jautājums, uz lielai daļai jautājumu jūs jau atbildējāt gan prezentācijā, gan iepriekš. Man bija jautājums par to hop-on, respektīvi, tad, kad sniedz projektu konkrētu pieteikumu, tātad tur ir jāiesniedz pats pieteikums, ir jāiesniedz grant agreement, vai tas grant agreement ir domāts tas sākotnējais, kurā nav iekļauts neviens partneris no widening valstīm, vai es pareizi to saprotu? Un tad otrs jautājums, kas ir tas dokuments, vai ir jāiesniedz atsevišķs dokuments, kas apliecina, ka konsorcijas, teiksim, uzņēmumu vai iestādi ir gatavs tātad uzņemt šajā saimē gadījumā, ja konkurss tiks apstiprināts. Vai tas ir kaut kāda atsevišķa vienošanās, kā tas praktiski notiek, lai runājot partners uzreiz arī saprast, kas tad būs vajadzīgs? Paldies. Jā, tad es atbildēšu, kā tas praktiski notiek. Pirmkārt, tas notiek tikai jau uz noslēgtiem grant agreementiem. Tātad tas saraksts, kas bija tā saite, kuru tad jūs varēsiet, tātad grant agreements jau eksistē. Pieteikumu par jūsu uzņemšanu konsorcijā sniegs koordinators. Jā, to es saprotu. Jā, un attiecīgi tas viss, tad tas nozīmē, ka pirmkārt gan koordinators piekrīt, gan faktiski ir arī šīs apstiprinājums no visiem pārējiem konsorciju partneriem. Līdz ar to tam grant agreements, jūs jau viņu slēgsiet tikai tad, jūs pie viņa tiksiet tikai tad, kad jūs iziesiet, ka jūs pieteiksieties, ja būs tas pieteikums. Un, ja viņš tiks apstiprināts, tikai tad jūsu daļu iekļaus esošajā grant agreementā kā aneks, kā papildinājumu. Tādā formā tas būs. Jā, to es saprotu. Jā. Es saprotu, ka tātad koordinators iesniedz šo te projekta pieteikumu, kurā ir divi nosacīti. Ir šis te koordinators un institūcija Latvijas kā partners. Tātad ir divi tam hop-on projektam. Jautājums tāds, vai ir nepieciešams kaut kāds apliecinājums, kas apliecina, jo tur bija teikts, ka visam konsorcijiem ir jāpiekrīt. Tātad, vai nepieciešams pievienot kaut kādu dokumentu, kas pasaka, ka visi pārējie partneri ir tam piekrituši, vai tas ir tā oriģinālā projekta iekšējā lieta? Ir jābūt tam apliecinājumam, kā tas, teiksim, tehniski notiek, vai tos atbildes ievāc pats koordinators, vai to darat jūs. Es pieņemu, ka tā ir arī jau saruna, teiksim, ka jūs tiekat līdz tam brīdim, ka koordinators jūs ņem, tad attiecīgi tā jau ir jābūt tādiem apliecinājumiem noteikti, jo kā viņi tehniski, to mēs vēl varam papētīt, bet ir jātiek vispirms līdz tam, ka koordinators izsūta visiem partneriem šo informāciju, ka koncepcija vadītājs. Tas tādā veidā notiek. Es pat teiktu, ka saskaņā ar tiem privātā
privātas informācijas, ja ierobežojumiem GDPR, jūs nevarat piekļūt konsorcija nekādiem ne-e-pastiem, nekām. To visu no savas puses organizē un kūrē tikai un vienīgi koordinators. Un atbildot uz Uģa jautājumu, tad vai tam koordinatoram tiek 10% no jūsu potenciāla budžeta, naudu saņem koordinētājs un tikai tad pārskaitā. Attiecīgi, tas ir... Varbūt es atbildēju, es vienkārši pabeidzam vai Ginta, mēs atbildējam uz jūsu jautājumiem, vai tomēr kaut kāds aspekts palika neskaidrs? Es tajā portālā tagad neatceros, es tur arī izmēģināju bišķiņu šo mājas darbu veicu, pirms es jautāju. Tātad man tur jāparjautā, vai tur ir tehniski iespēja tādam aneksim. Bet to, ka informāciju par partneriem noteikti var iegūt caur to Kordis mājaslapu, tur ir ļoti labi tiešām redzēt visus partnerus, un jau es tur paņēmu arī mani interesējošu projektu pieteikums jau, ja, un tur arī caur tām mājaslapām var arī nokļūt līdz partneru mājaslapas adresēm. Tā kā es domāju, varbūt jums jau ir kaut kāda pieredze, kas ir uzkrāta. Es tikko vienkārši atbraucu no Itālijas, un man itāļi stāstīja, kā viņi atbalsta savus projektu pieteicējus. Tad es tāpēc arī šādus jautājumus uzdodu. Es domāju, ka varbūt kaut kāda iekšēja pieredze, ko mēs varam labo praksi uzreiz pārņemt, ka dariet tā, vai tāda ir labā prakse. Mēs sakām, ka vispirms ir jābūt šim koordinātora akceptam, jo pēc būtības, protams, jūs varat arī pat taisno uzrunāt tos partnerus, un, protams, ka viņus var atrast, par to nav šaubu. Bet vienkārši tas jums neko daudz nedos, jo visdrīzāk jau, ka tas ir tā, ja tas ir koordinators, ar kuru jums ir šī vienošanās, tad viņš iekšēji izsūta šo komunikāciju partneriem un saka, hei, vai jūs piekrītat, ja? Un tādā brīdī, jo varbūt tā, kad ar tiem partneriem runā 2 vai 3 interesanti uz Hoponu, ja? Un tad koordinators jau būs tas, kurš izlems, kuru tad mēs ņemam. Ja? Tāpēc es teiktu, ka, tāpēc arī tā ir tā labā praksa, kā mēs saredzam, ja? Kad jums ir tieši šis darbs ar koordinatoru, jo tā ir atslēga uz to piekļuvi, jo protams, tie koordinatori arī, viņi varbūt dažreiz ir izvairīgi, jo jāņem vērā, ka vaidenīgi dalībvalstis ir daudz, dalībnieki ir daudz, un noteikti visi. Nav jau tā, ka gan jau, ka viņiem raksta daudzi, kuri grib tikt uz to Hoponu, tā kā tā ir konkurence. Ja? Tas ir jautājums, kā jūs sevi prezentējat. Tā ir, faktiski, tāds... Un tālāk, tāpēc noteikti arī, ja jums ir ja jūs zinat kādu no šiem projektiem, tālāk jau mēs varam individuāli runāt, vai mums ir iespējas no kontaktpunkta kaut kā šo procesu tā kā jūs atbalstīt. Ja? To mēs tā nevaram teorētiski apgalvot par visiem. Ja? Varbūt mums ir, varbūt mums nav šīs iespējas. Tas ir atkarīgs arī no dažādiem apstākļiem. Un, vai ir... Semināram izskatīju jau tos sarakstus visus 300, un man ir apmēram 3, kas man ir, kas atbilst tai tematikai, kas man varētu interesēt. Tā kā es domāju arī, ņemot vērā to, ka laika ir salīdzinoši maz priekš tāda apjoma darbu, kas jāveic pieteikumam, lai arī pieteikums pats tiešām nav sarežģīts, tad viss tas sagatavošanas darbs. Bet paldies! Jā, paldies! Jā. Un tad Uģa jautājums par 10 vai 10% tiek no mana potenciālā budžeta. Ko nozīmē potenciālais budžets? Tātad jūs rakstat to apjomu, kāds ir jūsu darba pakaļ. Piemēram, ja jūs uzrakstat un jūsu darbs ir uz 500,000, tad koordinators saņem virs tā 10%, tad 50,000. Koordinators pieprasīs 550. Griezti ir līdz 600, ja, tad es teiktu, ka tad visdrīzāk, ka tā, tad tur arī tas ir tāds jau tuvu maksimālajam, ja, tie 500. Un, protams, ja jūsu darba apjoms pieprasītais būs uz 100,000, tad koordinators uzliks pa virsu tos 10% un pieprasīs 110,000.
Nu, tā kaut kā jums ir, no jūsu darba vienkārši jums ir vairāk par 500 neplānojat, lai paliek, jo koordinators liks tos 10% pa virsu. Nu jā, bet tā viņam kaut kā tāda personīga interese, ja, tā nauda, to viņš var izmantot sev Protams. kaut kādā. Nu, viņiem arī darbs arī noteikti ir uz vēl Vaideniņa dalībvalsts un nekad nav bijusi. Nu, jūs saprotat, tas taču tur ir, protams, tur kaut kā jāstimulē tas process. Jā, varbūt vēl kaut kādi jautājumi. Mēs nedaudz Jā, viss. laika ziņā. Jā, nu, šķiet, ka jautājumu nav, un mēs arī esam izsmēluši gan